Pieaicinot starptautisku žūriju, 2. gadu pēc kārtas ir noskaidroti labākie restorāni Latvijā. Tāpat kā pērn, arī šogad augstu novērtējumu ieguva vidusjūras tematikas restorāns Riviera. Šogad tas noslēdza topa 1. piecnieku. 5. vietā restorāns Riviera. Mēs bijām priecīgi iekļūt 5. vietā. Pagājušajā gadā mēs bijām 6. vietā. Patiesībā vieta reitingā tas nav pats galvenais, pēc kā mēs tiecamies. Tas galvenais ir tas, ka mēs gribam sagādāt saviem viesiem maksimāli daudz patīkamus brīžus, lai būtu arī restorāns pilns un lai pašiem pēc darba būtu labi padarīt darba sajūta. Riviera radās apvienojoties 3 sfēras profesionāļiem, kas bija šefpavārs, mans kolēģis Vīns un kaislīgi gardēdi. Tā mēs radījām šo Rivieru. Mēs gribējām radīt vidusjūras virtuves restorānu, kurā būs apvienotas gan Francijas, gan Grieķijas, gan Itālijas kulinārās tradīcijas. Un tā radās arī nosaukums Riviera, jo kā var būt labāks nosaukums visai šai piekrastei burvīgai. Mēs arī cenšamies gatavot visiem saprotamu ēdienu. Mēs nekad netaupām uz produktiem, mēs vienmēr cenšamies pirkt vislabākos, kurus mēs varam nopirkt. Mēs necenšamies kopēt no citiem, ja mēs taisām, kā mēs paši to saprotam, kā mēs paši to gribētu baudīt. Un tad mēs to garšojam, līdz tas ir, kad tu saproti, jā, tas ir. Katru nedēļu mēs sekojam Eiropas tirgumu un vietējiem līdzi. Otrdienās un ceturtdienās ir īpašie piedāvājumi, kas ir bijis šī nedēļā vislabākais, ko var nopirkt gan Vācijā, gan Francijā, gan arī pie mums. Tad tās ir visādas svaigas zīves ceptas sālī, jēriņi, sezonas produkti. Jā, tas mainās visu laiku. To zina tikai viesmīlis, viņš mutiski to piedāvā viesiem. Riviera ir salīdzināmā jauns restorāns. Tirgū tas ir tikai 3,5 gadus, taču jau ļoti labi pārzina, ko vēlas klienti. Dāmas visbiežāk izvēlās salātus ar mango un tīģergarnelēm. Kungi biežāk ņem grilētus ēdienus, gan gaļas, gan zīvis. Arī kūpinājums, kas ir īpašs, mums ir pašiem savu karstā kūpināto, un arī grils, kas tiek kurināts ar malku. Šeit pilsētas centrā tas nav bieži restorāniem. Ziemassvētku laikā būs vairāk vidusjūras ēdieni, mūsu vietējās meža veltes, kā briedis, marinēts baravikas, karstie cidonija dzērieni. Un jaunajā gadā jau tradicionāli būs, mēs nesvinām jaungada vakaru, mūsu darbinieki atpūšās, bet mēs strādājam 1. no rīta. Un tradicionāli jau ir, mēs ārā vāram zupu uz malku kurinam un pasniedzam mūsu māju mārtu uzlējumu. Vinzinim šis ir arī hobijs, un es domāju, ka mums ir viena no labākajām vīna izvēlēm kopumā Latvijā, un arī lielākajām. Es domāju, mums ir vairāk kā 400 pozīcijas dažādu vīnu no visas Eiropas un pasaules, un viņi patstāvīgi mainās un tiek meklēti jauni, tiek apmeklētas izstādes vīnu un pirktas no mazām kolekcijām. Tā kā, jā, vīna izvēle un alkohola izvēle ir vērā ņemta.